Kāda ir īsta atšķirība starp divslāņu un trīsslāņu parketu? Patiesībā galveno atšķirību jau var saprast no nosaukuma. Trīsslāņu parketam būs 3 slāņi, divslāņu parketam būs 2 slāņi. Divslāņu parkets, manuprāt, viennozīmīgi ir kvalitatīvāks materiāls, tāpēc, kad viņam ir apakšējā kārta parasti no bērza mitruma izturīgā finiera, un virsējā kārta, cēlkoka kārta, parasti ir ozols. Trīsslāņu parketam būs virsējā kārta plāna no ozola, vidējā kārta būs, teiksim, lielākoties no priedes vai tam līdzīgiem kokiem, un apakšā būs plāna finiera kārta. Tad, kad grīda tiek ieklāta, katra koksne uz mitrumu, uz temperatūras svārstībām reaģē nedaudz savādāk. Līdz ar to, jo vairāk slāņu, jo vairāk iespējas, kad grīdei var kaut kas notikt, var deformēties, saplaisāt un tā tālāk. Divslāņu parketu jebkurā gadījumā ir jālīmē pie pamatnes, viņš nav paredzēts ieklāt kā peldošo grīdu. Vairums trīsslāņu parketu nāk ar kliku savienojumiem, kurus var ieklāt arī kā peldošo grīdu. Savukārt mēs tomēr saviem klientiem arī trīsslāņu parketu, jo īpaši ir apsildāmā grīda, parasti iesakam līmēt. Jo, kā es saku, jebkurš koks, kurš ir pielīmēts, turēsies labi.